Iziešu testa gājienā pa pārgājienu. Pirmais kalniņš. Mājas tur būtu labāk. Jū. Atkārtošos. Tas būs tāds uz izturību vērsts pārgājiens. Protams, arī sievietēm, bet nav nekas traks, bet tas nebūs tāds, ka mēs varēsim izrunāt visu darba nedēļu, kā kuram gājis. Tomēr vajadzēs palīdzēt vienam otram. Un vairāk uz tādu ir ko kāpt. Uzreiz uz kājiņām sajutīsim jau pašā startā. Bet būs labi, pavīdi atpūtīsimies. Baigi labi smaržo. Vasaras lietiņš. Pusstunda līdz tejienei. Iesaku paņemt nojas līdzi. Es tādā lielā slodzītē gāju, labā tempā. Kādi 9,5 kilo soma. Jums nevajag tik smagu. Man pēc tam būs vienkārši vēl smagāk, tāpēc es gribēju pabrēģināt ar kaut ko tādu. Šeit būs uzdevums. Domāju, ka būs interesants uzdevums. Kaut kā tā. Vistiņa vai gailīti? Vistiņa. Wow. Forši. Ok, tev ir ideja, kā tikt pāri? Man ir. Bija divas, bet laikam tomēr viena. Bet ir ideja. Būs jāatrod tā ideja. Jo, tev ir ideja? Tāda pati kā man? Nu ko, pamazām līdz gājai tikām. Te gan nav tāciņas kaut kāda. Nē, aizgāja atkal tāciņa. Izlien cauri un atkal aiziet tāciņa. Yeah. Nu, ja gadījumā galīgi gribās, tad te ir perfekta vieta nopeldēties. Vispār man šķiet, te nav gājuši mašķernieki. Tās ir bebru tāciņas. Čisti tās ir bebru tāciņas. Pirms tam te bija jābrien. Tagad es domāju, te var pārlikt. Koks nogāzies. Gadās. Un vēl viens skaists skats pie gaujas. No, cik te ir rodi? Kādi čupiņi ir, ne? Vajag jau mūsu fināls. Saliņa. Nu, es teikšu tā. Atradīsim mēs laivu noslēpto, piepumpēsim. Un tad no šitā te nekurienes mēs laižamies pāri ar laivu uz torni. Tālāk no torņa, kas gribēs, varēs ar karabīniem nolaisties lejā. Tālāk no torņa mēs laižamies uz saliņu. Un tur mēs arī paēdīsim. Nu, tāds mazliet ar tādu izdzīvošanas piestienu pārgājiens. Bet būs labais. Meitenes arī nebaidās droši, ja grib iesakās un nāk šurp. Pasties, re, kur ir. Wow!